Iepriekšējo reizi tik svinīgs notikums Rīgā notika pirms 25 gadiem. Tad tika atklāts Porsche autocentrs. Un šodien mēs esam svinīga notikuma priekšvakarā, jo Rīgā Ulmaņu gatavē tiek atklāts jauns Porsche centrs. Saskaņā ar visjaunākajiem Porsche standartiem, proti vieta sapņotājiem. Porsche centrs lidosta iedzīvina jauno globālo mazumtirdzniecības standartu Destination Porsche, jeb galamērķis Porsche. Jauno centru atklāja Porsche centrālās un Austrumēropas reģiona pārstāvniecības izpilddirektors Mihails Kiršs un Baltijas sporta auto valdes loceklis Ivars Norvēls. Kad jūs ienāksiet pie mums salonā, jūs neredzēsiet tādus izteikts pārdevēju galdus vai servisa pieņēmēju pieņemšanu, klasiskajā izpratnē, kāds ir visos salonos. Un tā vietā, šo te galdu tipisko vietā mums ir vairāk tā saucamie klientu lounži, kuros tad var runāt arī par servisu, protams, par automašīnu iegādi, bet var nākt un satikties Porsche entuziasti. Šis ir jau 17. Porsche centrs, kas veidots pēc Destination Porsche koncepta. Un pat labam tas ir lielākais Baltijā. Lielākas telpas zīmolam bija nepieciešams jau sen. 2000. gadā, kad tika atklāts Krasta ielas autosalons, Porsche bija 2 modeļi un vēl daži jauni tuvojās pie apvāršņa. Tad uz šobrīd mums ir 7 modeļi un vēl joprojām daži tuvojās pie apvāršņa. Un katram šim modelim vēl ir vairāki apakšmodeļi. Tipisks piemērs būtu 911. kabriolets, kupeja un targa. Gadu pēc gada palielinājās spiediens uz servisu papildus kapacitātēm, tāpēc, ka katru gadu Porsche apmēram jau 300 vai vairāk automašīnas pārdod Latvijā, un tas skaits visu laiku palielinās, kam ir nepieciešams apkops. Svarīgākā atšķirība, ka mēs neesam šeit tikai, lai remontētu vai pārdotu. Ja mēs esam šeit, tāpēc, ka mēs esam Porsche, un šeit ir viss, kas ir par un ap Porsche. Pēc jaunā Porsche centra atklāšanas Pārdaugavā turpinās darboties arī zīmola iepriekšējā mājvieta Krasta ielā. Krasta iela paliek vaļā, kas ir ļoti svarīgi, un viņā būs 2 funkcijas. Pirmā ir servis. Tātad servis mums būs abās Daugavas pusēs. Un otra lieta, kas tur būs, Krasta ielas autosalonā iekšā tiks tirgot lietoti Porsche. Porsche Approved ir arī mums ļoti svarīga programma. Tas ir Porsche lietotās automašīnas ar garantiju, un tagad arī šīs automašīnas varēs apskatīt nevis tur ārā vai ārā lietas vai kas, bet varēs Porsche stilā autosalonā iekšā. Porsche centrs lidosta atklāšanu spilgtināja arī jaunās, pilnībā elektriskās Cayenne Electric pirmizrāde. Šeit ir svarīgi uzsvērt, ka esošā Cayenne viņa arī nekur nepazūd. Viņa turpina ražoties un tirgoties kā degvielas iekšdedzinēja versija Cayennei vai hibrīddzinēja versija. Jā, mums joprojām ir ļoti aktuāls ir Porsche 911. Viņi Latvijā ir, viņiem tirgus, viņiem ir entuziasti un piekritēji, tāpēc tas. Un tad jau gaidīsim, ko gads mums nesīs tālāk, kādus jaunumus.